Metinam iekšā atlikušo grīdas fragmentu, izmantojot pamīšus, metināšanas taktiku. Un savienojam arī grīdas sāna daļu kopā ar sliekšņa iekšpusi. Pielabojam vēl nianses, piedauzam, pieklapējam ar āmurīti, pieslīpējam, lai viss būtu maksimāli taisns, un slīpējam nost šuvju augstāko daļu, lai viss smuki pieguļās, lai lonžerons, kuru mēs tūliņ liksim vietā, smuki gulētu. Šādi izskatās sametināts un noslīpēts. Un šādi jau izskatās ar uzklātu epoksīdu grunti. Un tagad jau gatavojam virsmu lonžerona metināšanai iekšā, pieslīpējam atlikušās nianses, pārbaudam ar līmeņrādi, lai viss atbilst taisni, lai viss ir, un ķeram klāt. Izmantojam pagaidu piestiprināšanai samares skrūves, pieķeram un tad jau metinam visu kārtīgi klāt. Nometinam pilno šuvi, punktu šuvis un augstākās metinājuma vietas apslīpējam ar rupjo disku, pēc tam ar smilkpapīra disku. Tagad jau uzklājam pagaidu grūnskrāsu. Šādi izskatās gatavs rezultāts. Paldies, ka skatījies šo video. Gaida nākamās sērijas, jo darba mums vēl ir dikti daudz.